Nu, beidzot karba ir noņemta no Q5 ar sajūga problēmām. Dubultmasas pararāts, viņš tāds vaļīgs. Bet, nu, runājot atklāti, viņi visi ir tādi, pat kamēr viņš ir jauns, no karbas tikko noņemts, no kastes noņemts arī tāpat ļurkājas. Tātad tik labi uzreiz mēs nevaram nodefektēt, ka spararats ir jāmaina, bet, nu, tāda skaņa iet no viņa. Tā, uzreiz, tā. Pusās normāls šeit gultnis un gultņa sēža. Vispārējais, nu, bišķiņ apmazgāts, bet izskatās labi. Jauksim viņu ārā, skatīsimies, kā un ko ir ar sajūgu. Sākam. Filtrs, pēc tam izņemsim no iekšpuses un apstīsimies. Bet, nu, pagaidām, kāda karba bijusi, un tagad diezgan tīra. Jo, nu, uz galdu karba jāiet jau tīrai. Nu, sākam to izjaukt. Izņemam pusās, gultnis ir labs. Nu, labi, šeit visu nopulēsim, visu izmazgāsim kārtīgi. Dubultmasas pararāts. Bet nevaru pateikt tā, ka viņš ir beigts. Viņi visi ir tādi, pat jaunie. Sāksim ar pannu nostrūvēta. Noņemsim pannu. Jeks. Smirdīga eļļa. Smird pēc sajūgiem smird. Jā, pat daļiņas. Tūlīt redzēsim, kas ir iekšā filtrā, jo ir tāds neliels tests. Un tā, un sītīsim. Aiziet uz galda. Lameles no frikcijas diskiem. Tad, jā, sajūgi ir beigti, labi redzams. Jāmaina, jāremontē. Tad, nu, diagnoze ir pareiza. Un jau pat neko nevar izdarīt, tikai ir jāmaina. Jo parādīšu pēc tam lameles, kā viņi nokrita, kā viņi aizgāja nost no diska. Tad ir diezgan garie viņi jābūt tādi. Bet to redzēs. Un droši vien, ka hidrobloka iekšā būs visās šitādas daļiņas. Un smird pēc, nu, reāli smird. Ņemam mehatroniku. Redzi? Skaties, viņš stāv. Šeit ir virsma, up, down. Tātad kābatiņas. Un tur ir daļiņas, sajūga daļas. Redzi, visur. Katra kābatiņa ir rezerves daļas no diskiem. Un eļļa nav tik melna un smirdīga. Sajūga modulis jau labi var redzēt, ka viņš ir tāds, nu, gandrīz zils šeit. Nu, nav tā, ka viņš ir tāds gaišs metālisks. Šeit ir pat zilums ir. Tātad tūlīt noņemsim, izjauksim, bet jau labi redzams, ka bišķiņ pārkarsots. Un sajūga modulis izņemts. Varam redzēt, kā viens diski, kā viņi tur ļurkājas. Atstarpē jābūt mazāk par 2 mm, bet šeit diametrs 3,5 un iebāzīsim starp diskiem, un viņš vēl ļurkājas. Tad šeit ir ap 4 mm, kā viens sajūgam atstarpe. Tā ir pārāk liela atstarpe. Protams, ka viss nestrādā. Un, kad strādā tāds sit un sajūta, tur nezina, ko darīt. Elektronika nezina, kā viņu var adaptēt, kā viņu var tur pielāgot tai atstarpei. Bet, nu, vai tad to noņems un attīsimies jau diskiem. Noņemsim kurvis. Uzsitumi arī ir diezgan lielie. Šeit no diskiem uzsitumi gan viena virziena, gan otrā vispār. Redziet, pat diski var ieķīlēties šeit. Viņi nevar brīvi attiet viens no otra. Viņi var vienkārši ieķīlēt savas vietas un zem slodzes. Slodze ir visu laiku, jo griežas.
Vienkārši būs tā, ka sajūgs ir atslēgts, bet viņš neatslēdzas, jo diski starpa šeit. Un, ko mēs redzam? K2 sajūgs mazais, K2 arī tūlīt izjauksim, bet šeit arī, redzi, arī atstarpe ap kādiem 4 mm, varbūt 5. Man liekas, ka vairāk. Jā, viņš pat, skaties, pārkārsots pat. Cik labi smird. Līdz noņemsim otro kurvi. Otrais kurvis arī uzcitumi diezgan lielie, viena virziena un otra virziena. Tad abi divi kurvi. Un sajūga diski, K2. Tas ir 2, 4, 6 un revers. Notrekur. Melnie vispār. Viss ir sadegts. Viss. Beigts. Gan metāls, gan frikcijas diski. Un šeit viss, redzi, apakšējais plakanais. Skaties. Tas daļas, kuras mēs atradam filtra iekšā. Rekur, lamele. Šeit nav lameles, tikai rasējums no viņiem. Un pat ir lameles nav, viņas jau nost. Un tad tā starpē ir pārāk liela mūsu gadījumā. Tad sajūgs ir K2 beigts, nogalināts, teiksim. Un tas vienkārši ir laiks, ko darīt. Un K1 arī sadedzināts. Redzi, šis ir varbūt gaišāks disks, bet melnāks, ja? Bet viņiem jābūt, pēc tam parādīsim, kad būs jaunie diski. Ja mēs, protams, ka viņu remontēsim šito moduli, jo ja mēs jau redzam, ka kurvis ir jāremontē vai jāmaina, hub otrs arī, tad gan metāls, gan frikcijas diski. Un šeit arī, redzi, ir lameles, nav lameļu. Tad, sajūta gan K1, gan K2 ir nogalināti. Šeit ir, protams, ka virzos, šeit arī ir otrs virzos no otras puses. Tad jauksim tālāk. Izjaucam visu automātisko daļu. Visu izņemam. Tagad 2 ienākošas vārpstas. Dakšas. Devēji. Protams, ka visur diezgan daudz izdiluma produktu. Tad izņēmam sūknis, eļļas sūknis. Virsma, darba virsma teflona gredzeniem labi redzams, ka pastrādājuši, bet labā stāvoklī nav tur nekādu tur iekšā. Tad jet pump, tas saucamais arī labā stāvoklī. Tad uz mazgāšanu ies viss. Un tad turpināsim ar hidrobloku. Vispirms noņemsim vadu plātes. Teiksim, šeit arī ir devēji. Tieši šeit ir apgrieziena devējs un temperatūras devējs. Sajūga temperatūras devējs. Un tie arī ir vadi. Noņemsim kompis, TCM, Transmission Control Unit. Jau noņēmu fiškas. Tūt visu atskrūvēsim. Un tad pēc tam pārslēgšanās moduli atdalīsim no hidrobloka. Un ņemsim nost visi solenoidi un pēc tam pa daļām. Noņēmam kompi. Tādi dati. 8. marts 11. gada. 8. marts Vācijā. Tā ir svētku diena. Tā, labi. Tad tik un tā ir jāmaina šeit. Nevis tik un tā, bet ir jāmaina 2 sajūga solenoidi. 2 sajūgiem K1, K2. Tad pēc tam solenoids regulators spiediena galvenais. Un
solenoids dzēsēšanai. Ot, visi šitie 4 solenoidi ir obligāti jānomaina, ja mēs remontējam vai mainam sajūgu. Resurs viņiem ir vienāds ar sajūgu. Pēdējais posms. Atskrūvējam visas skrūves abam daļam un tūlīt atvērsim. Un abas daļas izjaucam. Šeit pirmā pārslēgšanās daļa. Protams, ka netīrumi ir visur, bet kopumā stāvoklis ir labs. Izdiluma kaut kādas pazīmes nav. Tad kārtība. Ķeramies pie galvenās daļas. Šeit viss kārtība. Protams, ka uz separatora virsu vēl uzreiz var redzēt sajūga daļas. Arī lamele. Un tādus te daudz. Visādus. Ir slimības, bet šeit kārtība arī dažreiz separatoram. Šeit blīve nāk nost. Gan no otras puses, gan no vienas puses. Bet šeit kārtība, tad separators arī vienkārši apmazgāt, nomazgāt un visu. Tad ķeramies pie šeit. Ko mēs redzam? Tieks sietiņš. Redzi? Vēl strādā filtrs, tad kanāls nav ciet, nav aizbloķēts, jo netīrumi ir, izmazgāsim. Protams, ka plūsma nav 100%, bet tas vēl nekas. Izskatās vēl, teiksim tā, brīžiem gādas sliktāki varianti. Tieks vēl 4 sietiņi, 4 filtriņi. Labi. Arī labi. Jā. Ja dažreiz viņi cieti esot, un tad neviens nezina, kas bija pirmais, vai sajūgs sadeg. Rekur. Jā. Bet kopumā platums filtra sietiņa platums vēl ir, teiksim, tīrs, tad diez vai kaut ko, ietekmēja. Tad mazgājam, izņemsim vēl šito vārstiņu, mazgājam un tad ar vakuma testu pārbaudīsim hidrovārsti un nodilumu. Beidzot pārbaudījām visu, izjaucam karbu līdz galam, automātisko vismaz daļu. Tad ko? Pārbaudījām vārstu bloku, hidrobloku ar vakuuma testeru. Vakuuma testeri parādīja tā, ka nav nekādu kritisko izdilumu. Tad visi vārsti ir sava nominālajā izmēra. Tad šeit viss ir kārtība. Tātad, lai saremontētu šito karbu, vajag nomainīt 4 solenoidi, vadu komplekts un sajūga. Labāk visu sajūga moduli kopā, jo bija pārkarsots diezgan daudz detaļu iekšā, kurvis un viss tur, kas ir droši vien kā arī virzuļi. Tad ir jāmaina, jo var remontēt, bet kā tur tad ar garantiju pēc tam. Un visi blīvējumi tā kā nākas. Blīvgredzeni, blīves, blīslēgi, filtri, eļļa, darbs, viss. Iesim, skaitīsim un tad piedāvāsim remontus. Ko, sāksim visi to kopā jau montēt. Vispirms mūsu tīrs un nevainojams hidrobloks. Salasīsim tad visi varsteņi, back, atpakaļ, ieliksim filtriņi, visi tad tīri, iztīrīt, nomazgāti. Redzēt, kādas viņas bija. Šeit arī tāpat viss tīrs un visi tīri, vārsti ir
tieks. Tieks. Otrā daļā. Tā ir pārslēgšanas daļa. Šeit 4 virzuļi, kuri pārslēdza dakšas. Un šeit kustina un ieslēdz ātrumi kā pati mehāniskajā daļā. Tad visu sasmērēt un ielikt atpakaļ. Un tā, čik, hop. Tā, ar šito uz augšu. Labi izskatās, vai ne? Nu, tagad viss ir nocentrēts, un tad mēs daļas. Un tagad varam skrūvēt šeit, jo šeit vēl nav paskrūvēts, jo tagad viss centrēts. Tagad pievilksim visu kopā. Ar vienu momentu. Citādi nevar. Piespēlēsim tecējumu. Transmission control module. Galvenais nepazaudēt leju gredzeni devējiem. Un tad vieta un 3 stūrītes. Pieskarosim atpakaļ pārslēgšanas solenoidi. Vienīgie solenoida vārsti, kurus mēs nemainām. Divi gabali. Izsaņošanas sākums. Tad šito vēl atliksim. Tad borgorner. Ziniet, vai es te borgorner. Varam to lietu parādīt un pierādīt, ka tas nav vienkārši tā stāv uz plaukta. Tas ir oriģinālais remkomplekts. Atvērsim. Tieši tāds kāds remkomplekts pastāv arī Audi. Tikai, kad šitais remkomplekts iet no Audi, tad vienkārši tajā karba, ārējā kartona karba virsū ir Audi uzlīmē ar Audi numuru. Bet, uzreiz divreiz vajadzīgs komplekts. Bet iekšā ir tieši tāda pati, jo šitais remkomplekts ir bijis garantijas remontiem paredzēts. Šeit ir 2 vadi,
tieši daudz krasainie, to, ko mēs jau iepriekš pateicām, kad to jums bija baltie ar zilo. Šeit arī devēji un vadi. Tad vadi, sietiņi, filtriņi, kur iet, tieši šeit. Ne, kā es tā. Karoči, pēc tam uzstādīsim 2 sietiņi, tad 2 solenoidi sajūgiem. Atvērsim, parādīsim. Lielie, tad ir pēdējie. Otrs. Nogriezt, nekā atvērt. Jā, 2 gabali. Tad skaties, 1 tikai solenoids spiediena vai dzēsēšanas. Tad tikai 1. Un tā kārbiņa nebija tā parasti vienkārši uzlikta. Šis ir otrs solenoids, tāds pats, kurš neiet komplekta ar M-komplekta, bet mēs uzskatām, ka šis solenoids ir jāmaina, jo tas ir diezgan nopietni un dabūsim viņu. Tā kā zvērs, ja? Tāds pats iepakojums ir tā kā orģinālam. Viņš ir borgorners. Tieši tāds pats soliks. Mainīsim 2. Un visi pārējie izolatori, skrūves būs. Šeit visu to pieņemsim arā. Izolatori, zaļie. Tad vārstīt būs tad vāciņi virsū. Tad salasīsim, parādīsim. Visas skrūves jaunas. Ar izolatoru. Atkal skrūvītes lielās. Un viena skrūvīte vienam. Tad ko? Likam visu. Tad redz, atradam to pozīciju. Vienkārši tā, tajā brīdī es tā zinu. Labi, davai, paņemsim jauno skrūvi un tad, redzi, cik viņš tur labi kustās. Uf, kas saka, izskatās labi, ja? Šieks. Šieks. Hop. Vērēsim, un tad ar jauno blīvīti tur. Op, tad otrs. Vērēsim. Ar kontaktiem uz augšu. Un pieskrūvēsim. Tagad pa vāciņi būs izolatori. Skaisti, vai ne? Jā. Jauni izolatori visur iet. Visi ir M-komplektā. Salimējas. Op. Un vadi. Lai viņus arī ieliksim vadi ar kontaktiem.
skrūvim. Un tūlīt otro vādu. Jo šis ir pirmais. Jo rekurē. Vailoci. Un tad šito. Tāpat visiem kontaktiem. No. To tikai skrūvēt. Nu ko, varam pateikt oficiāli, tā kā hidrobloks ir gatavs uzstādīšanai. Pēc tam noregulēsim šeit un uzstādīsim. Bet vispirms tad uzstādīsim atpakaļ, liksim atpakaļ sūkni, jet pump un visi tie vadi. Un pēc tam arī izsaiņosim sajūga komplektu. Pasties, oriģinālais sajūgs modulis BorgWarner, kas taisa priekš Volkswagen Audi. No Vācijas Autoline, tas ir, teiksim, piegādātais, nevis ražotais. Ražotais ir BorgWarner. Visas atpazīšanas zīmes. Tas pats kā Audi kārbiņa stāvēs. Un tā. Dabūsim ārā. Trešais. Vat tā. Celt. Pacelsim. Ai. Распаковка. Izsaņošana. Potvirta. Vispār nopietnu. Pilnīgi jauns. Reļi uzpildīts. Gredzeni, teflona gredzeni jaunie. Viss salikts kopā. Tad vienkārši uzstādīt. Viss. Tad davai liksim viņu iekšā. Viss ir gatavs. Bratiņš sūknim. Vajadzētu, lai viss sapasētu. Tur iekšā vēl gultnis. Un šlices otrai vārpstei. Ups. Līdz galam viss. Viss griežas, arī iesmērējam. Viss ir sasmērēts, jā. Tad apakšā ir šeit. Uzliksim. Citā varianta nav. Jāliek virsū. Jābrauc jau. Jau jābrauc, jā. Termiņi deg. Hidrobloks saskrūvēts. Šeit mēs arī noregulējam šis te dakšas, šos ārķus, var tā teikt, kuri pēc tam stiprināsies šeit savas vietas un tālāk jau mehaniska daļai bīdīs dakšas uz vienu un uz otru pusi. Gatavi stādīt. Smags. Nelietis, ja? Bet tas nekās. Arī tu esi stiprs. Protams. Labi, ka tu pamanīji. Protams. Jā. Es tev glaimos labi. Es esmu tāds. Bet varu arī. Iežāk. Tev ir 3 rokas? Jā. Pieks, davai. Atkal. Piespiedīsim to, bet vajag pārbaudīt. Tā, 2 dakšas ir un vēl 2 dakšas ir tad. Tā. Līdz galam. Viss. Skrūvējam. Davai. Nomazgājam izteriem eļas karteri un tagad gatavi izsēņot ārā
Nu, ko var pateikt? Lielai ātrumkārbai, liela filtra kaste. Filtru kaste. Tadām! Nu, jā, šeit ir mazāk nekā. Es domāju, ka šeit būs. Bet tik un tā. Skrūvju komplekts. Jauns korķis. Filtrs. D6 un līga. Un ražotais ir Furflux. Furflux ir labs ražojums, samērā labs. Pat dažreiz franču autoņiem uz konvejera no rūpnīcas uzstādāt visās tur degvielas filtri. Tad nav slikts ražotais. Un ot, tad viss. Saņošana. Es jau pat pieliku, vai ne? Jā, tipa ātrumkārba ir piemērots šai, ja? Furflux. Pats taisa. Sasmērēsim, ieliksim filtru. Lodziņš. Un Taisam iet. taisam ciet. Pēc tam nomainīsim korķi. Pieskrūvēsim vispirms. Baigi labi komplektācijā. Visādi tādi loriņi. Jā, Skrūves tā ieskaita. ot, pa skrūvam ir laiks. Laiks ies Furfluxam. Jo skrūves labi nomainīt katru reizi. Viņa rusē, pēc tam slikti tuvojas ārā. Bet šeit viss būs. Tā, fiška. Līmeņa Filtrs jau ir korķītis. iekšā. Filtrs. Jauns. Šeit arī montāžas mēra. Pienāca brīdis uzstādīt atpakaļ pusas, bet pa priekšu, protams, mums būs spararāts. Nopulēts. Nopulēta virsma. Blīvslēgam. Tā kā solījam. Lai Smuku. pēc tam būtu. Labi. Pasargāsim atrumkārbu no liekas keramiskas smēres, bet šlicis apstrādāt gan vajag. Un to pašu jau izdarījām šeit ar spararātu. Šlicu vietas gan vienai, gan otrai pusē. Gan atrumkārba, gan spararātam mēs atveidām ļoti smuki. Pārāk daudz nevajag. Pat nevar. Pat nav drīkst. Nē, drīkst labi, jā. Ot. Un tad, ko mēs darām? Ot ar šo galu uz priekšu. To. Uz to. Ups. Čiks, čiks, čiks. Opa. Un viss un galā. Cik labi steigā. Un tad pēdējais. Pusas. Skrūvs. Un būs ļoti labi. Brauks. Un tad izgāja cauri. Un tagad ir otrā puse. Un kad ir līdz galam, tad tam gultnim jāizbāžas uz apmēram pusmilimetru no korpusa uz ārpusi. Un tas ir normāli, tā arī jābūt. Pēdējie kadri uz mūsu operācijas galda. Visu salikam, visu saskrovējam. Eļu mēs aizpildījām. Ideāļniks. Gatavi jau tad. Viņš tāds sasmērēsim šlicis savienojumu.
Pasties, šeit ir mūsu špilkā, par ko mums bijām runājuši, kura vienkārši negribēja iet ārā. Bet viss notiek, un ātrumkārba jau ir gatava, kā tu pats redzēji. Tagad arī visu uzstādīsim.